Dievs radīja suni un teica: sēdi visu dienu pie savas mājas durvīm un rej uz visiem, kas iet garām. Par to es tev došu 20 dzīves gadus. Suns atbildēja: tas ir pārāk ilgi. Varbūt tikai 10 gadus, bet pārējos 10 es atdošu tev atpakaļ. Dievs piekrita. Pēc tam Dievs radīja mērkaķi un teica: rādi trikus un izklaidē cilvēkus. Par to es tev došu 20 dzīves gadus. Mērkaķis atbildēja: izklaidē cilvēkus 20 gadus. Tas ir par daudz. Dod man tikai 10 gadus, un pārējos 10 es atdošu tev. Dievs atkal piekrita. Pēc tam Dievs radīja govi un teica: tev būs iet uz lauka, ciest karstajā saulē, paciest mušas un dundurus, dot pienu zemniekam un uzturēt viņa ģimeni. Par to es tev došu 60 dzīves gadus. Govs atbildēja: tas ir ļoti smags darbs uz 60 gadiem. Dod man tikai 20 gadus, un pārējos 40 es atdošu tev. Dievs piekrita. Visbeidzot Dievs radīja cilvēku un teica: ēd, guli, spēlējies, precies un baudi dzīvi. Par to es tev došu 20 dzīves gadus. Cilvēks atbildēja: tikai 20 gadus. Dod man tos 40 gadus no govs, 10 gadus no mērkaķa un 10 gadus no suņa. Kopā ar maniem 20 tas būs 80 gadi. Dievs piekrita. Un tādēļ pirmajos 20 dzīves gados mēs ēdam, guļam, spēlējamies un baudām dzīvi. Nākamos 40 gadus mēs strādājam smagi, lai uzturētu ģimeni. Pēc tam 10 gadus mēs izklaidējam mazbērnus. Un pēdējos 10 gadus mēs sēžam pie durvīm un rejam uz visiem, kas iet garām.